Čau, Linda! Nu, čau! Vai tu dodies uz Dod 5 stikla studiju? Precīzi. Vai mēs varam to doties līdzi un uzdot dažus jautājumus? Jā, protams. Kā tu šodien jūties? Nedaudz satraukta. Visa kā ir ļoti, ļoti daudz. Kas tevi visvairāk iedvesmo ikdienā? Laikam cilvēki, kas ne tikai runā, bet dara. Kas ir tava mīļākā tavas ikdienas daļa? Noteikti vakars pēc ētera, kad esmu uzlādējusies un eju mājās. Bez kā tu nekad neizej no mājas? Austiņas. Mazākas ikdienā, lielākas, kad uz darbu. Kāda mūzika skan tavās austiņās ikdienā? Pārsvarā pozitīva, bet atkarīgs no noskaņojuma. Un kur ir tava mīļākā dziesma šobrīd? Fade Out Lines no The Evener Francis Mercier remixā. Ļoti skaisti. Kā tu uzskati, kādu lomu mūzika spēlē tavā dzīvē? Galveno tā ir kā skaņa celiņš visam, ko daru. Kā tu raksturotu savu 2024. gada decembri? Dramatisks. Dramatisks, un es gaidu, kad sāksies jaunais gads. Un kur mēs atrodamies šobrīd, Linda? Laipni lūgti Dod 5 stikla studijā. Paldies! Linda, pastāsti, kāda bija tava pirmā pieredze darbā mēdījos? Es sāku kā producents Latvijas Radio 5. Un kāpēc izvēlējies šādu karjeras virzienu? Es neizvēlējos, mani uzaicināju uz pārunām. Tas, starp citu, ir diezgan interesants stāsts, jo es domāju, ka man kaut ko stāstīs, nevis es viņiem. Un tā, es pastāstīju, viņiem iepatikās, man iepatikās, un es nekur neesmu rīt prom tikusi. Un cik ilgi tad strādā sabiedriskajā mēdījā, un ko tev pašai tas nozīmē? Jau ir 11 gadu, un patiesībā tā ir arī tāda misijas apziņa. Ir forši, ka tu vari pastāstīt un parādīt cilvēkiem vairāk. Kāda ir šī gada apskatītā Dod 5 tēma un kāpēc tā ir tik aktuāla? Finansiāls atbalsts cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama tūlītēja ārstēšana vai medikamenti. Un, protams, mēs nekad nezinām, vai mēs paši kādreiz nebūsim to vidū vai mūsu mīļie. Kā tu izjūti Dod 5 labdarības maratona nozīmi gan profesionāli, gan personīgi? Ļoti, ļoti emocionāli, bet tā ir laba sajūta, ja es ar savu darbu varu izdarīt kaut ko labu. Kurš pēc skaita šis būs tavs Dod 5? 11. Ar gadiem paliek vieglāk vai grūtāk? Vieglāk, es laikam zinu, kam gatavoties. Vai atceries savu pirmo Dod 5? Ko tu atceries? Atceros gan. Mēs bijām stacijas laukumā, tur bija tātad Dod 5 pirmā studija. Bija pilnīgs rokenrols, studija bija ārkārtīgi maz. Mēs visi bijām viens otram bezmazliet tur virsū. Īsti nesapratām, ko daram, bet cēlu mērķi labad. Labas atmiņas. Kādu padomu tu sniegtu savai jaunākajai ko tu vēlētos zināt piedalīties vienā no saviem pirmajiem Dod 5? Riskēt un mēģināt vēl vairāk. Mums viss izdosies. Un ne tikai Dod 5 kontekstā, bet dzīvē. Kādu padomu tu vēlētos sniegt savai jaunākajai? Viss būs, bet dažkārt ir jāpagaida savs īstais brīdis, jābūt pacietīgam. Kā notiek sagatavošanās process Dod 5 tev pašai un citiem iesaistītiem radiomājas darbiniekiem? Es šobrīd domāju daudz par praktisko pusi, kādas lietas ņemt līdzi stikla studijā, bet producenti sazvanās ar viesiem un plāno, lai šis Dod 5 tiešām būtu aizraujošs un ļoti interesants. Ko tev nozīmē būt vienai no dīdžejiem, kas 7 diennaktis pavada stikla studijā? Tā ir liela atbildība, un savukārt tas ir arī brīnišķīgs piedzīvojums. Emocionāls piedzīvojums, tā kā amerikāņu kalniņi. Grūtāk ir emocionāli vai fiziski? Laikam emocionāli, bet tad, kad maratons jau ir pusē, tad jau arī tas fiziskais noplok un kļūst dubultā emocionāli grūti. Kādas ir galvenās atšķirības starp Dod 5 un citām labdarības akcijām, kas notiek Latvijā? Mēs esam dzīvajā veselu nedēļu. Mēs spēlējam dziesmas par ziedojumiem, kas nozīmē, ka cilvēkam ir ļoti interesanti klausīties un sagaidīt savu dziesmu. Un tāpat arī mēs katru gadu izvēlamies kādu sabiedrībai nērtu citu tematu. Kāda ir tava un divu pārējo dīdžeju ikdiena, kad sāks maratons? Mēs maz guļam, maz ēdam, daudz strādājam. Patiesībā tev ir jāpamostas un uzreiz jābūt gatavam stāties pie mikrofona un runāt sakarīgi. Kas ir tavs mīļākais ēdiens? Rasels. Un ko jūs maratona laikā ēdat? Smūtijs. Tikai un vienīgi.
smūtijas dažreiz ļoti pietrūks tā, ka ir kaut kas, ko var sagramot un sakošļāt. Un kāpēc tikai smūtija? Tāda ir spēles noteikumi. Mums arī no kaut kā ir jāatkāpjas. Kaut kā jāšķiras, jā. Ir nedaudz jācieš. Kas ir tas, ko visvairāk kārojas no ēdiena dod 5 labdarības maratona laikā? Kā jau minēju, kaut kas, ko var sakošļāt, tāpēc mēs līdzņemam kožļienas, bet man tā noteikti būs šokolāde. Un kādu tu pieminēji noteikums? Tad kādi vēl ir noteikumi, kuri jums esot šeit iekšā ir jāievēro, par kuriem varbūt citi nezina? Katru gadu kāds nezina, bet mēs tiešām šeit uz vietas dzīvojam. Mēs neizejam ārā šo nedēļu. Un kur jūs guļat? Nāc, tev parādīšu. Ejam. Kāds ir labākais veids, kas palīdz aizmigt pēc mājiņas dod 5 maratona laikā? Skaņa izolējošās austiņas, bez tām nekādi, jo tu visu laiku gribi dzirdēt, kas notiek ēterā, tu nespēji iziet no šī apļa. Un kura ir tava mīļākā sociālo mediju platforma? Laikam jau Instagram, bet es neesmu domājusi, jo labāk taču ir dzīvot īstenībā, vai ne? Un tad šeit jūs guļat, ja? Jā, divas stāv gultas, un vispār man bija palicis atmiņā, ka te ir arī mazs spogulītis, bet tas laikam ir tur ārprāts, es laikam gulēšu šeit. Vai jūs sadalāt gultas, vai katru nakti guļat citā gultā? Vispār jauniņie guļ 2. stāvā, bet es vēl domāju par savu izvēli, laikam es gulēšu 1. stāvā, jo Toms, redz, ir ieņēmis gala gultu. Jau paspējis. Jā, viņš kā pieredzējušākais. Linda, kas visvairāk pietrūks no reālās dzīves 7 dienas dzīvojot stikla studijā? Laikam iespēja vienkārši iziet ārā un iet, kur acis rāda. Kā var ziedot dod 5 labdarības maratonam? Vietnē dod5.lv izvēloties dziesmu par ziedojumu. Un kāds ir tavuprāt visefektīvākais veids, kā uzrunāt cilvēkus iesaistīties šāda veida iniciatīvā? Noteikti ir stāsti. Emocionālā piesaiste, bet ļoti svarīgi ir vienkārši pastāstīt par labdarības maratonu dod 5 arī citiem. Kā tu skaidro labdarības maratonu nozīmi cilvēkiem, kas vēl nekad nav ziedojuši? Ka arī tavs ziedojums var mainīt kāda cilvēka dzīvi. Un, ja nu gadījumā ir tā, ka tu šobrīd nevari noziedot, vienmēr ir kaut kādas iespējas piedalīties un ziedot ar savu laiku. Kā piemēram? Kā piemēram, parādot vai pastāstot par labdarības maratonu dod 5 citiem un daloties ar to savos sociālajos tīklos. Kā tu jūties, kad redzi cilvēkus, kas piedalās un atbalsta dod 5? Ļoti lepna un aizkustināta. Kas ir brīdis, kuru tu visvairāk gaidi dod 5 laikā? Protams, tas, kad mēs iznāksim ārā un pacelsim virs galvām čeku ar saziedoto summu. Kāds ir viens atgadījums, kas vienmēr paliks atmiņā no dod 5? Mani apciemoja studijā zeltrači. Es nezināju, kas tie ir, un es nesapratu vispār, kas te notiek. Viņi bija maskās, bet patiesībā izrādījās, ka tie ir mani ļoti, ļoti mīļi un tuvi cilvēki. Un tad vēl nāk prātā deja ar ziedotāju Doma laukumā 5 no rīta, kad neviena cita te nebija. Mēs kārtīgi iztrikojāmies katru savā studijas pusē, un mani draugi bija uztaisījuši milzīgu plakātu nolikuši šeit pie stikla. Tas bija ļoti jauki. Kā tu saglabā emocionālo līdzsvaru šādā lielā, emocionāli intensīvā procesā? Es vienkārši ļaujos, es nebaidos raudāt un ļauties asarām, vienkārši izjust visu šīs emocijas. Kas ir viens no smagākajiem brīžiem, ko es piedzīvoju dod 5 laikā? Tādu noteikti ir daudz, klausoties pieredzes stāstus, jo vienkārši aizlūst balss un tu neko nevar pateikt, un brīžiem arī nekas nav jāsaka. Un arī tie skati, kad tu redzi, ka pie stikla studijas pienāk kāds seniors un izvelk no maka. Iespējams, viena no saviem pēdējiem piecīšiem, kurš viņam ārkārtīgi noderētu pašam, bet viņš ir gatavs ziedot to citiem. Kā tu izvērtē maratona panākumus? Vai tas ir tikai par ziedojumiem vai arī par sabiedrības apziņas izmaiņām? Protams, saziedotā summa, jo tā ir lielāka, jo vairāk cilvēkiem mēs varam palīdzēt. Bet noteikti otrais, tas, ka mēs mainām sabiedrības domāšanu. Kādi ir tev personīgie izaicinājumi, esot daļai no tiem, kas līdzorganizē dod 5? Noteikti tas, kā pastāstīt un parādīt labdarības maratonu tēmu saprotamu ikvienam, kā arī ko darīt, lai šis maratons būtu ne tikai nopietns, bet arī izklaidējošs un skatāms.
Kādas sajūtas tev ir pēc tam, kad labdarības maratons ir beidzies un visas darbības ir noslēgušās? Milzīga tukšuma sajūta. Sēdi pie Ziemassvētku galda un tev liekas, ka tev neviens nesaprot. Iespējams tikai tie, kas arī to ir piedzīvojuši un ļoti daudz gribas klusēt. Kas ir tavs iemīļotākais veids, kā svinēt DOT 5 noslēgumu? Maz balīt ar kolēģiem un pēc tam doties mājās un uz virtuves grīdas naktī ēst rasolu. Kura DOT 5 noslēgums vispilgtāk palicis atmiņā un kāpēc? Šķiet tajā gadā, kad vācām ziedojumus Ukrainas bērniem, jo tad mēs savācām rekordlielu summu un tā atziņa, ka svešu bērnu nav, ka visi ir mūsu. Kā tu uzskati, vai ir iespējams saglabāt līdzsvaru starp profesionālo dzīvi un privātumu šodienas sabiedrībā, īpaši strādājot mēdījos? Jā, protams. Lai arī šķiet, ka es rādu daudz, tomēr pašu svarīgāko es atstāju tikai un vienīgi sev. Kas ir tava mīļākā lieta esot cilvēkam mēdījos? Iespēja satikties ar cilvēkiem, kas daudz sasnieguši un viņus intervēt. Kas ir visizaicinošākā? Nesajukt prātā, jo, protams, tad, kad tev vajag visiem un vienlaikus, un tev ir jābūt visur un vienlaikus. Kā tu plāno savu nākotni? Vai tev ir konkrēti plāni, vai tev patīk iet pa straumi? Man ir mērķi, bet es ļaujos arī piedzīvojumiem pa ceļam uz tiem. Vai tev ir kāda jaunā gada apņemšanās? Jaunā gada apņemšanās riskēt un nopelnīt mieru. Un kādi ir tavi ieteikumi, lai saglabātu motivāciju un drosmi, kad dzīve kļūst izaicinoša? Elpot, jo vislabākais ir tikai priekšā. Labi, paldies tev, Linda, par tavu laiku un uz tikšanos DOT 5. Paldies! Man vissvarīgākais vēl tikai priekšā. Seko labdarības maratonam DOT 5. Čau!